Novembra sākumā ar svinīgu pasākumu Ikšķilē Daugavas prospektā tika atklāta Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēka. Turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja viena vieta saņemt veselības un sociālos pakalpojumus. Pēdējā laikā par radio bieži vien skan tāda reklāma. Gaidījām, reklāma par grāmatām. Gaidījām un beidzot sagaidījām. Es varētu sākt tieši ar tādiem pašiem vārdiem. Gaidījām un beidzot sagaidījām. Zini, Jānai, es gribu teikt tā, ka vienu gadu mums bija gaidīšanas svētki. Jā. Un tagad ir tie visi sprādzis puši. No tās ieceres nost līdz atvērto durvju dienai, ja tā var teikt, līdz finiša taisnai. Sajūtas ļoti labas, labi padarīta darba sajūta. Ir gandarījums par to, ka neesam pievīluši tos cilvēkus, kuriem solījām šo rezultātu, un esam pievīluši tos cilvēkus, kuri ar saviem nodokļiem deva iespēju to darīt. Mēs esam attaisnojuši šīs liktās cerības, mēs esam sasnieguši šo mērķi. Šobrīd uzdevums strādāt tālāk pie jauniem projektiem. Ar rezultātu esam apmierināti. Domāju, arī pasūtītājs ir apmierināts. Šeit, protams, tas ir prieks, liels prieks par padarītu darbu, gandarījumu sajūtu par padarītu darbu. Renovētajās telpās darbosies Ikšķiles novads pašvaldības sociālais dienests un veselības veicināšanas centrs, kurā apvienot pašvaldības struktūrvienībā veselības un sociālo lietu pārvalde, pārņemot arī bijušā dienesta centra funkcijas. Jaunajā ēkā vietu atradušas arī dažādas nevalstiskās organizācijas. Tuvākajā laikā plānojam atsākt veselības veicināšanas vingrošanu senioru grupām, kā arī jauktām grupām, kurās varēs nākt un piedalīties ik viens Ikšķiles iedzīvotājs. Jau 2 gadi, mazliet vairāk, dienas centrā darbojās atbalsta grupa cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas viss arī turpināsies un būs turpmāk. Ļoti vēlētos, lai ceļu uz dienas centru atrod jaunās māmiņas ar bērniņiem, jaunieši. Organizēsim lekcijas, seminārus, runāsim ar cilvēkiem, kas būtu tās tēmas, kas viņiem ir interesantas. Dzīvos manīs. Šis darbiņš un šis mērķis, kam šī ēka ir domāta, izbūvēta, ir ļoti cēls. Tas ir viss darīts tā, lai mūsu novadniekiem būtu pēc iespējas ērtāk šeit pat uz vietas saņemt dažādus šos pakalpojumus. Ēkas celtniecības projekts tika realizēts no 2013. gada rudens līdz 2014. gada novembrim, un tā kopējās izmaksas bija vairāk kā 600 000 eiro. Sintī Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.